Dienas lielāko daļu Laura pavada ārpus mājām, augstskolā vai dažādos pasākumos kopā ar draugiem. Viņa studē sociālo darbu, jo vēlas dalīties savas dzīves pieredzē, proti panākumi atkarīgi no vēlmes tos gūt, nevis no ideālas starta pozīcijas. Es uzskatu, ka jauniešiem ar invaliditāti būtu jāmācās pareizās skolās, jo tas veicina viņu iekļaušanos sabiedrībā jau no bērnības. Man tā bija, un es pat esmu ļoti pateicīga saviem vecākiem, kuri varbūt neizvēlējās laist mani speciālā skolā, bet laist parastā skolā. Pirmajās klasītēs viņi sēdēja man blakus un mācīja gan lasīt, gan rakstīt. Un lasīt es iemācījos vienmēr ātri, jo man bija laba atmiņa, bet rakstīšana man negāja to ar roku. Tāpēc man arī bija vairāk jāpiespiežas un jāvēlta laiks tā kā ilgāk tam procesam. Un ja es to nedarītu, un ja es to negribētu darīt, un nebūtu arī man vecāku, kas man tā kā palīdzētu un atbalstītu, tad iespējams, ka man nebūtu tik viegli. Es uzskatu, ka, ja es mācītos speciālajā skolā, man nebūtu tik brīvas iespēja mācīties augstākajās izglītības iespējās. Un kāpēc? Tas ir tāpēc, ka, manuprāt, speciālās izglītības iestādes nesagatavo tik labi, lai spētu mācīties augstskolā. Lai uzlabotu savu veselību, es regulāri eju vingrot un ar citas fiziskas aktivitātes. Tas arī man sagādā prieku. Man sagādā prieku to, kad es varu kustēties un būt laimīga par to, kad es varu kustēties. Es neesmu bijusi cilvēku ar invaliditāti vidū tieši kā ilgtermiņā. Es esmu bijusi dažādās pasākumos, dažādos koncertos, cilvēkam ar invaliditāti. Bet tā, kad es mācītos ar viņiem kopā vai gadiem dzīvot kopā, man pat tā, es nevarētu iedomāties, man būtu grūti, es nevarētu. Jo mazam bērnam, viņam jau jārada tā attīstība, es nezinu, man būtu grūti. Es pieķēru sev pie domas, kad es domāju to, cik labi, kad es esmu bijusi sabiedrībā un joprojām esmu sabiedrībā. Un tādā veidā es arī varu parādīt, ko es varu un kas man vēl ir jādara. Jo vairāk es pieaugu, jo vairāk ceļās manam pašapziņā, jo es vairāk esmu pati kā personība, jo es vairāk jūtu to, ka mani mazāk uztrauc tie cilvēki, ko viņi par mani domā. Turam pāri arī uz vietas tev. Cilvēku nezināšana dara pāri. Viņi pieņem kaut ko savu secinājumu, balstoties uz to, ko viņi redz. Viņi redz to, ka man grūtāk iet, vai es kaut ko nevaru uzkāpt vai nokāpt. Viņi turēs secina to, ka es esmu invalīds, droši vien man nav vecāku. Viņiem ir pieņēmumi tādi. Un lielākoties ir tie vecākgadiem cilvēki, kas ir dzīvojuši padomu laikos, kad cilvēki ar invaliditāti nebija. Beidz savu vārdu, mūriņu iztaisāt. Gan brālis, gan māsa, gan brālēni, gan māsītes, un neviens no viņiem nekad nav man uztvēris kaut kā citādāk vai devis kaut kāds beigās atlaides vai kaut ko. Mēs tāpat esam darījuši visādas lietas, un tas nav bijis kaut kas par šķērsli to, kad es kaut ko nevaru. Viņi vienmēr izdomā, kā es to varu izdarīt. Tā solūta un ģenēzija balstās uz to, ka apzināti individa resursus, neatkarīgi no viņa fiziskajām un garīgajām spējām, attīstīt viņa resursus tos, kuri viņam ir, un ar tiem arī strādāt, lai palīdzētu labāk iekļauties sabiedrībā. Galvenais ir iekšējā resursu un atbalsta sistēma. Man patīk būt sabiedrībā, man patīk būt ar draugiem. Es eju uz šādiem pasākumiem, koncertiem, teātriem. Man vienu brīdi bija ļoti liela aizraušanās, es un ka puzles. Bet tā, man brīvais laiks paiet ar draugiem. Tuvākais gada plāns ir pabeigt maģistratūru, jo sanāk, pēc gada jau es ap šo laiku jau nodošu šo maģistra darbu. Protams, viņu aizstāvēšu, un tas ir tas tuvākais lielākais mērķis. Un tad ir tā pastāvīgā dzīve. Bet, jā. Un, protams, kad tev ir izglītība un tas iegūst pastāvīgi neatkarīgu dzīvi, protams, tu domā par ģimeni, par tuvu cilvēku, kas ar tevim ir kopā ar bērniem un savu dzīvi. Tāda ģimene dzīvi, jau pilnu ģimeni.